kad bija jaunāka, tad varēja dziedāt, tad varēja kaut ko vairāk darīt. Tagad vecāk, bet Dievs man dod vēl veselību, un es varu kalpot tādā ziņā, ka es varētu vairāk nākošu gadu vēl iet pie vecajiem draudzes locekļiem, kuri ir nespējīgi. Es aizēju pie viņiem, parunājos, palūdzamies, palasu viņiem priekšā. Ir arī tādi akli, kas ir mums tur Ķengaragā, kur es dzīvoju. Un ne tikai viņiem, bet es arī pati ar to baudu kaut kādu svētību, kaut kādu ieguvumu. Kopā ar viņiem lūdzoties, kopā ar viņiem runājot, pārunājot. Un arī, protams, aicinu mācītāju, lai mīlestību pasniedz. Tas ir tā, kad es brīvprātīgos diakonijas darbiniekos arī gribu, ja Dievs dos veselību, arī nākošu gadu kalpot un vairāk atdot no sevis to, ko man Dievs dāvinājis. Ir ārkārtīgi jauki, ka jaunieši, es domāju, tieši jaunieši ir tie, kas tur rūpi. Es apzinīgi saku, turēt rūpi ir svarīgāk nekā rūpēties. Turēt rūpi par to, kas draudzē notiek, un uz viņiem ļoti, ļoti viss paļaujas. Man gribētos, lai nākotnē tas joprojām būtu tāpat, un lai te atnākot man vienmēr būtu tās izjūtas. Mēs ejam pretī Ziemassvētkiem, kas ir skaistākie gada svētki, pilni gaismas. Un jāatceramies, Jēzus saka, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Es nekad no draudzes neesmu kaut ko tā kā gaidījis vai gribējis saņemt. Ir tā, ka es esmu nācis uz šejieni, un tas, ko es esmu saņēmis, tas man ir derējis, un tas ir bijis tas, kas man ir vajadzīgs. Un, ja runā par to, ko es varētu dot, tad šajos Ziemassvētkos es piedalīšos Ziemassvētku uzvedumā, un tas arī būs tas, ko es ceru, kad arī citiem būs prieks saņemt. Par nākošo gadu tad būs arī vēl jāpadomā, ko vēl es varētu dot. Ja tas ir diezgan, varbūt arī maz tikai Ziemassvētku klubā piedalīties pašos Ziemassvētkos. Draudzēji, es tā ļoti lakoniski varbūt teikšu, es gribētu dot to, ko Dievs man ir devis, to es vēlos dot draudzēji, savus talantus, un no Dieva saņemt to mīlestību. To es vēlos tiešām katram cilvēkam dot, lai mēs visi sajustu, cik ļoti Dievs mūs mīl, ka mēs tiešām esam viena ģimene. Un no draudzes, kā no savas ģimenes lielās Dieva dotās, es vēlos arī sagādāt mīlestību un garīgu atbalstu. No savas puses, tas viss, ko es varu šajā brīdī teikt, ir tas, ka ceru, ka to, ko Dievs man liks darīt, to es arī varēšu izdarīt. Es vēl nezinu, kas tas varētu būt no draudzes puses. Būšu priecīgs par to, kas būs, lai es arī būtu. Es ļoti ilgi domāju, ko es varētu dot, un jo ilgāk es domāju, jo vairāk sapratu, ka man nekā nav. Un man ir tikai tas, ko Jēzus man iedod. Un tā kā Jēzus tiešām man dod daudz mīlestības, daudz gādības, arī atklāja un attīsta daudzus talantus, tad arī tas, ko es varu dot, tas ir tas, ko viņš man dod. Un tad es domāju par to, ka es vēlētos saņemt, un tas ir tas pats, ko es visu laiku esmu saņēmusi. Tā ir sajūta, būt tiešām kā ģimenē, sajust atbalstu, tiešām drošību, mieru un rūpes. Draudze, protams, ir kā viena liela ģimene, un es gribētu, kad es varētu dot draudzei to, ka mēs visi, esot vienā ģimenē, varam būt lietas kursā par to, ko otrs dara. Varam zināt to, ko dara pārējie ģimenes locekļi, ko dara ģimenes galva un ko ģimenes galva grib priekš katra no ģimenes locekļiem. Un lai mēs esam visi skaidrībā par to, ko es gribētu saņemt no draudzes, droši vien to pašu. Saprast skaidri arī, kas ir mana vieta draudzē un būt tieši tajā vietā draudzē, kas ir draudzē. Tad tā lieta, ko es varētu draudzēji dot, ir droši vien atkal
savs laiks, un tas, ko es gribētu darīt, ir turpināt atbalstīt jauniešu darbu mūsu draudzē. Savukārt tas, ko es sagaidu no draudzes nākamajā gadā, ir īstenībā, ka visas tās labās lietas un kalpošanas, kuras jau notiek, ka tās vienkārši tiek turpinātas, un aizvien vairāk cilvēki arī no draudzes vidus vienkārši piedalās, atbalsta dažādos veidos, un jā, ka kopīgi mēs visi ceļam šo Dievu valstību, un arī, ka mēs tam ieredzam šajā Maskavas Forštatē kā tiešām tāda bāka, un tiešām nav citas draudzes šeit tuvumā, kas tieši būtu luterāņu, un tas ir jauki, ka mēs esam šeit un mums ir iespēja šeit izvērst savu darbību. Draudzē es ļoti labprāt vēlētos dot, protams, arvien vairāk nekā tas ir bijis līdz šim, lūgšanas, kas nāk no manas sirds. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un to pašu es arī vēlētos sagaidīt no mūsu lielās ģimenes, no draudzes, kur katrs brālis un māsa, liels un mazs, arī ar mīlestības pilnu sirdi varētu lūgt viens par otru un par visiem mums kopā. Un es domāju, tad jau Dievs sadzirdēs visu, kas ir mūsu sirdīs, un tad tiešām tā būs viena īsta un patiesa ģimene. Ņemot vērā to, ka Dievs mūs izmanto un pazīst labāk nekā mēs paši sevi, tad man varētu teikt, ka tā iespēja un tā laimīgā sajūta, kad es varu kalpot Alfas kursa komandā. Un tas ir tāds, varētu teikt, dziļš pārbaudījums mums. Tas nav viegli, bet, ja Dievs tur man ir iecēlis un ielicis, tad acīm redzot, man tur ir jābūt. Un es esmu ļoti priecīga par to, ka mūsu draudze, man varētu teikt, ir kā vistuvākie cilvēki un cilvēki, pie kuriem es varu atrast atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kurus es jautāju Dievam, bet tad vienmēr raudās kaut kāda situācija un nāk cilvēks un kaut kā tie visas lietas tā sakārtojās, kad es jūtos ļoti priecīgi par to, kad esmu mūsu draudzē un tā arī nākot uz baznīcu, man ir tā, ka es nāku tā kā uz otrām mājām. Un arī es vēl vēlējos teikt, es tā biju padomājusi, kad gribētos teikt, lai tieši šajā skaistajā Ziemassvētku laikā cilvēki notic tam, kad Kristus ir dzīves.